Jūs zinājāt, ka garīgums nav atrauts no fiziskām. Dažreiz kristīgajā pasaulē mēs dzirdam, ka galvenais taču ir dvēsele. Bet ziniet, ka Dievs radīja cilvēku kā veselumu – gars, dvēsele un miesa. Un ja tev ir nogurusi nervu sistēma, tas noteikti ietekmēs lūgšanu dzīvi. Ja tu esi fiziski noguris, ja tev ir hronisks iekaisums, tas ietekmēs arī tavas lūgšanas un tavas emocijas. Bet nepareizs uzturs ietekmēs tavu domāšanu. Tāpēc rūpēties par ķermeni, tas nav seklums. Tieši otrādi. Tā ir dziļa gudrība. Un es esmu to sapratusi, jo pats Dievs uz mani runāja, sāc lietot bagātinātājs. Un tas ir izmainījis manu ikdienu. Ja vēlies uzzināt vairāk par to, kā pareizi sabalansēt savu ikdienu, uzturu, ūdeni un kustības. Tāpat arī lūgšanu dzīvi un sadraudzību ar Dievu un cilvēkiem. Ja vēlies uzzināt vairāk, raksti man personīgi vai raksti komentārā vēlos. Un es ar tevi sazināšos.